sastopos ar tādu interesantu problēmu vētras pēc vētras. Nu, protams, vētra viena lieta, daudz kas ir savāls, jā, mums tur koki pa labi, pa kreisi, viss ir. Bet problēma vecā grāvis, jo mēs dzīvojam zem kalna, jā. Attiecīgi šitais ir tas līmenis, no kurā es tagad filmēju. Un šīs grāvis domāts bija ne tikai tā, lai tur sniegu un atkritumus mēs 90 euros. Šīs grāvis ir domāts tā, lai norobežotu grunts ūdens, kuri nāk no mežiem, no smilts kalniem, no turienes, no augšas, uz to pusu, lai viņi ietu kontrolēti zem drenāžas uz upīti, kur tur lēja ir. Un tas nav tīrīts. Un 2 gadu es prasīju novadam, lai to izdarītu. Diemžēl man nāksies darīt to pašām vismaz virs savām teritorijām. Protams, te ir kaimiņš, bet kaimiņi pārliecināti par to, ka tas ir vajadzīgs diezgan grūti. Varbūt arī kādam citam ir cits viedoklis, bet manuprāt, šis tas ūdentiņš vajadzētu ļoti ātrumā tecēt, nevis tā kā tur, kur viņš grib tecēt, bet tur, kur viņam jātec.